Jā, ritīgs atgriezums. Metālūžiņu savācēja sapnis. Šitāds rullīts ir, kurš maksā aptuveni kvadrātmetrā 75–80 eiro, bet te ir cits stāsts, cik viņš maksā. Kur kapara detaļas arī izgatavojam. Un tas ir konkrēti 0,6 biezumā. Ir teiksim tā, varbūt tādi gurmāta objekti, kur tiešām kapars ir vajadzīgs. Un tad pārlecam uz otru lietu, baigi interesantais stāsts ir, kad ne tikai mums ir skārts, un skārts varbūt tās, kas ir tērauts 0,5, 0,45, 0,6 biezumā un tā tālāk, bet ir vēl ekskluzīvas lietas. Un zem ekskluzīvām lietām īstenībā, kas mums nāk vēl apakšā, ir titāncinks. Zini, kas ir titāncinks? Tas ir viens no dārgākajiem materiāliem, viens no kaprīzākajiem materiāliem. Viņi tādi, teiksim, vairāk viņi tādu vēsturiskajos centros liek. Viņš tāds interesants sakausējums. Viņi ir ar ko materiāls, ko var strādāt pie plusgrādiem. Savukārt tas tāds metāls, ko pirms jau ļoti liela mīnusgrādi, tu viņu iegriez un to roku pat viņu var saplēst pa lielam. Viņa tāds baigā specifika ir, viņš ir ļoti plastisks, ļoti fēni ar viņu strādāt, bet viņam ir ļoti daudz īpatnības. Viņš iet uz tādiem, teiksim, ļoti tādiem, kur tie objekti ir paredzēti. Te viņi nevar aizvietot kā ar skārdu, bet ir tādi, teiksim, ļoti pārsvarā tie kultūra vēsturiski objekti vai dizainiski objekti, kur viņi izmanto.